dāvāsim savu uzmanību lasījumam no Apustuļu darbu grāmatas 2. nodaļas. Kad vasaras svētku diena bija atnākusi, visi bija sapulcējušies vienā vietā, un piepeši no debesīm nāca rūkoņi, it kā stiprs vējš pūst, un piepildīja visu namu, kur tie sēdēja. Un viņiem parādījās it kā uguns mēlis, kas sadalījās un nolaidās uz ikvienu no tiem, un visi tika piepildīti ar Svēto garu. Āmen. Debes Tēvs, paldies, ka Tu esi Dievs, kas ne tikai valda pār pasauli, bet Tu vēlies iemājot katra cilvēka dzīves centrā, sirdī, dvēselē un vadīt mūsu dzīvi. Paldies par Tavu žēlastību, ka tā ir dāvana, kuru Tu sniedz katram, kas to ir gatavs saņemt. Āmen. Sēdiet, lūdzu. Mēdz būt tādi klusi meli, kuriem cilvēks nereti notic, reizēm pat to nevienam nesaka, bet tas klusībā tā kā vada šī cilvēka dzīvi. Un tie skan aptuveni šādi, ka Dievs lieto tikai kādus īpašos, pamanāmos, apdāvinātos, tādus lielos cilvēkus. Un tad cilvēks paskatās uz sevi, apzināti, vai reizēm tas pat ir tādā zemapziņas līmenī un domā, es jau neesmu pietiekams, lai Dievs varētu mani lietot un kaut ko darīt ar manu dzīvi. Man ir paredzēta tā nenozīmīgā dzīve. Bet vasaras svētki šos melus pilnībā aizslaut projām. Mēs lasām Dieva gars, nevis tikai kāda emocija, nevis tikai kāds piedzīvojums. Dieva gars nolaižas par cilvēkiem. Un nevis par kādiem pareizajiem un paštaisnajiem, nevis par tiem, kam nav ko mainīt un nožēlot, nevis par cilvēkiem, kas izskatās tik perfekti, ka citi var tikai apskaust un domāt, ka viņi nekad nevarēs būt tādi kā viņi, bet par cilvēkiem, kas ir tajā brīdī sapulcējušies aiz aizslēgtām durvīm un joprojām vēl baidās. Lai mēs labāk varētu to saprast, mums jāsaprot, kā tas viss notika Jēzus laikā. Un tad mums ir svarīgi atcerēties, ka tādas cilvēku tiesības, kas šodien pat tiek ļaunprātīgi piesauktas un izmantotas, tajā laikā tādas nepastāvēja. Izpratne, ka katrs cilvēks un ik viens cilvēks ir ar vienādu vērtību, nepastāvēja. Daudz bija vergi, daudz bija nospiesti, tie mazie cilvēki. Un tikai kristīgā vēstī nostiprinājās tas, ko mēs šodien pieminām kā pašsaprotam cilvēktiesības, kas balstās tajā, ka katram cilvēkam ir vērtība, tāpēc, ka katrs cilvēks ir Dieva radīts. Un, lai mēs labāk saprastu, mums jāsaprot, ka 1. gadsimtā ar reliģiskiem jautājumiem, diskusijām un tiem lieliem dzīves jēgas jautājumiem pārsvarā varēja nodarboties augstdzimušie, turīgie, izglītotie. Parastajai tautai bieži vien tādas iespējas vienkārši nebija. Viņi bija aizņemti ar ikdienas darbu, pienākumiem, nodokļiem, ģimenes uzturēšanu un izdzīvošanu. Un reizēm jau tā varētu likties ir arī šodien. Un bieži vien tajā laikā īpaši sabiedrības acīs šo cilvēku garīgā vērtība netika vispār uztverta nopietni. Un tajā pasaulē atnāk Jēzus, un vēlāk vasaras svētkos svētais gars tiek izliets nevis pār tempļa eliti, nevis pār impērijas varenajiem, nevis pār kādiem filozofiem un aristokrātiem, bet pār vienkāršiem cilvēkiem. Tas ir milzīgs pagrieziens,
Jo Dievs izrādas nešķiro cilvēku pēc ārējā stāvokļa, pēc īpašumiem, pēc izglītības, pēc amata vai vietas sabiedrībā. Katrs cilvēks, neatkarīgi no sava stāvokļa, no savas dzīves pieredzes, ir cienīgs Dieva personības uzmanības. Katrs bez izņēmuma. Tā ir Bībeles vēsts. Un vēl vairāk, pie Dieva netiek tikai nabagi, tāpēc, ka viņi ir nabagi. Un Dievs neatver durvis varenajiem, tāpēc, ka viņi ir vareni. Bet pie Dieva visi nāk vienādi. Atzīstot savu cilvēcību, savu ievainojamību, savu vajadzību pēc žēlastības un savu atkarību no Dieva. Lai kas tu būtu, lai ko tu par sevi domātu, tu nekad citu pieeju pie Dieva nekad neatradīsi. Nabaks netiek pie Dieva ar savu nabadzību kā nopelnu, un bagātais netiek pie Dieva ar savu varenību kā savu priekšrocību. Abi nāk tukšām rokām, abi kā cilvēki, abi žēlastības priekšā. Un tāpēc Dievu priekšā apzināties tukšas rokas ir lielākā bagātība. Vasarsvētki mums atgādina, Dieva gars netiek dots īpašajiem, Dieva gars nāk pie atvērtiem cilvēkiem, pie tiem, kam tukšas rokas, pie tiem, kuri vairs neslēpjas aiz savas status, savas izglītības, savas nabadzības, savas bagātības vai savas ārējās nozīmības. Jo Dievs vispirms meklē cilvēku stāvokli, viņš meklē cilvēku sirdi. Klaivs Steipls Lujs reiz rakstīja, patiesi pazemīgs cilvēks nedomā mazāk par sevi, viņš vienkārši domā par sevi mazāk. Tas ir ļoti svarīgi. Kristietība nesaka, esi mazs un jūties niecība. Protams, nē. Bet kristīgā vēsts saka, pārstāj balstīt savu identitāti savā iedomātajā imidžā un lielumā, jo tā tu palaidīsi garām pašu labāko un skaistāko, kas vienmēr ir kaut kas pāri tevi un lielāks par tevi, tas ir pats Dievs. Jā, cilvēks var būt ietekmīgs un vienlaikus dziļi pazemīgs, var būt spēcīgs un vienlaikus apzināties savu vajadzību pēc Dieva, var būt gudrs un tomēr palikt mācāms. Tas ir viens no lielajiem vasarsvētku noslēpumiem. Svētais gars nenolaižas par cilvēkiem, kur domā, ka viņi ir pašpietiekami. Viņš nolaižas par cilvēkiem, kuros ir atbrīvojusies un apzināta vieta Dievam. Vasarsvētki sākas nevis ar saņemšanos, bet ar atvērtību un uzticēšanos. Līdz ar to tie nekad nav mūsu trūkumi un ierobežotība, kas mūs attur no Dieva, bet reizē mūsu atvērtības trūkums. Un tur, kur cilvēks beidz slēpt savu ievainojamību no Dieva, tur, kur viņš vairs netēlo stipro, tur, kur viņš pirmo reizi atveras Dieva žēlastībai, tur notiek lielākās lietas cilvēka dzīvē. 17. gadsimta Francijā dzīvoja kādā klosterī tāds brālis Lorens. Viņš nebija nekas īpašs ārēji skatoties. Viņš nebija teologs, viņš nebija klostera vadītājs, viņš nebija kā īpaši pamanāms, viņš bija vienkārši klostera brālis, kurš lielāko dzīves daļu strādāja virtuvē, mazgāja traukus, gatavoja ēdienu un darīja ikdienišķus darbus. Tajā pašā laikā dzīvoja Francijā ievērojami karaļi, ģenerāļi, slaveni domātāji. Daudz viņu vārdus mēs šodien pat neatcerētos. Bet šo vienkāršo virtuves brāli un viņa rakstītās vēstules un domas un atziņas, kas tika apkopots pēc viņa nāves, joprojām lasa daudz cilvēku šodien. Kāpēc? Jo viņā bija kaut kas īsts. Viņš bija iemācījies dzīvot Dieva klātbūtnē arī pavisam parastās lietās. Viņš reiz sacīja zīmīgus vārdus. Laiks, ko es pavadu lūgšanā, un laiks, ko pavadu mazgājot pannas virtuvē, man vairs daudz neatšķiras. Tas ir viens no svētā gara lielākiem nopelniem cilvēka dzīvē.
Dievs nevienmēr dara cilvēku lielu pasaules acīs, bet viņš dara cilvēku dziļu ikdienai, piepildītu ikdienai. Un tas ir patiesais lielums, pēc kura mums visiem vajadzētu tiekties šajā dzīvē. Cita lieluma jau nemaz nav. Dievs lieto un ir ieinteresēts katrā cilvēkā. Bet katrai lielai patiesībai blakus vienmēr parādās arī tās deformācija. Un doma, ka Dievs lieto parastus cilvēkus, reizēm var tikt arī pārprast no mums, parastajiem cilvēkiem. Un var parādīties otrais grāvis, tikpat bīstams kā tas pirmais, kur cilvēks sevi noniecina. Viens grāvis ir cilvēks iedrimst mazvērtībā, salīdzina sevi ar citiem un domā, es neesmu pietiekams, lai manai dzīvei būtu patiesa mūžīga nozīme Dieva acīs. Un otrs garīgā lepnuma veids ir tikpat viltīgs, reizēm pat viltīgāks. Kad cilvēks dzird, Dievs lieto parastus cilvēkus, un tad cilvēks ātri secina, tā ar manu pašreizējo stāvokli pilnīgi pietiek, man nekas nav jāmaina savā dzīvē. Viss tas ienāk manā galvā, tad jau ir no Dieva. Un ja man par kaut ko ir radusies pārliecība, tad jau tā ir absolūta patiesība, un tie, kas domā citādi, tie nav pietiekoši ticīgi. Man nav jāauga. Man nav jācenšas domāt dziļāk, redzēt dziļāk. Dievs man visu atklāja, un es visu tāpat zinu un saprotu. Un tad drīz vien slinkums tiek pasniegts par garīgumu, virspusība tiek pasniegta kā Dieva gara vadība, zinām uzbāzība un bravūra sāk sevi dēvēt par ticības drosmi, parādās doma, viss, kas man ienāk prātā, ir no Dieva. Bet tā vairs nav garīga brīvība. Tā bieži kļūst par garīgu pašapmānu. Jo cilvēku prātā ienāk dažādas domas, ienāk arī lepnums, arī bailes, arī traumas, arī ego, arī aizvainojumi. Ne viss spontānais ir svēts, ne viss emocionālais ir dievišķs. Tāpēc jaunā derība saka, īpaši domājot par gara klātbūtni, pārbaudiet garus, pārbaudiet visu, turieties pie tā, kas labs. Tā ir nobriedusi garīga dzīve, ne ciniska, ne arī naiva, bet nobriedusi. Un maldīšanās un sektantisms parasti sākās brīdī, kad cilvēks pārstāja būt mācāms, kad pazūd pazemība. Kad cilvēks sāk domāt, man vairs nevajag draudzi un garīgos vadītājus, man nevajag gadsimtos pārbaudītu tradīciju, kas izkopta cauri gadsimtiem un pārbaudīta un pierādījusi sevi, sākot no svētajiem rakstiem, kā uzticamu. Man nevajag gudrību, kas nāk no iepriekšējām paudzēm. Viss esošais, tas man neliekas interesants, tiek dēvēts, un tie vecie trauki, kuros to jauno vīnu jau nelēja. Es bieži esmu dzirdējis, ka reizēm jauni kristieši sāk lietot šādus vārdus, un gandrīz vienmēr tas nebeidzas labi. Drīz vien tur parādās domas, man nevajag citus cilvēkus, man jau pašam ir tiešā līnija ar Dievu. Tas, protams, daļai ir taisnība, Dievs tev ir pieejams, un Dievs ir personīgi ieinteresēts tavā dzīvē, bet īsta svētā gara klātbūtne nekad neatceļ pazemību. Dievs nekad neatceļ vajadzību augt, mācīties, domāt dziļāk, kļūt patiesākam, un tas ir uzdevums visas dzīves garumā. Baznīcas tēvs reiz teica, ja tu domā, ka es pilnīgi sapratu Dievu, tad tas, ko tu esi sapratis, nemaz nav Dievs. Un tas ir viens no lielajiem garīgajiem noslēpumiem. Viltus garīgums cilvēku padara uzpūtīgu, un tas mūs vienmēr apdraud. Un kad vien kopā ar tavu ticību parādās pārākuma sajūta vai lepnība, tad zini, laiks apstāties, laiks skatīties, kur kaut kas ir nogājis greizi. Un tādu brīžu piemeklē katru cilvēku. Un varbūt tieši tas lielākais vasaras svētku brīnums ir tieši šis. Dieva gars dara cilvēku pazemīgu un augošu. Vasaras svētkos Dievs ne tikai mierina cilvēku, viņš ienāk cilvēkā, ne tikai iedvesmo, bet pārveido, uzsāk pārveids darbu. Svētais gars, kas ir Dieva klātbūtne, nenāk, lai cilvēks vienkārši paliktu tāds pats. Viņš nāk, lai cilvēkā piedzimtu jauns cilvēks.
un lai šis jaunais cilvēks augtu visas dzīves garumā. Vasarsvētku brīnums nav tikai emocijas. Emocijas var būt labas dāvanas, par kurām varam būt pateicīgi. Bet lielākais brīnums nav tas, ka cilvēki pat runāja valodās un piedzīvoja kādas īpašas sajūtas, par ko, protams, cilvēki var būt pateicīgi to piedzīvojot. Bet lielākais brīnums bija un aizvien ir tas, ka bailīgi cilvēki kļuva drosmīgi mīlestībā, ka cilvēki, kas baidījās runāt par Dievu, sāk to darīt tik dabiski, kā elpot, kad salauzti cilvēki kļuva par cerības nesējiem citiem, kad cilvēki, kas slēpās no pasaules, kļuva par Dievu gaismas lieciniekiem. Emocijas pašas par sevi vēl neko nepierāda. Arī pūlis var būt emocionāls, arī fanātisms var būt emocionāls, bet svētā gara īstais rādītājs ir augļi. Tur, kur Dievs darbojas ar savu garu cilvēku dzīvē, cilvēks sāk augt, turpina augt. Nevienmēr viegli, nevienmēr bez kritieniem, bet šis cilvēks tomēr pakāpeniski aug mīlestībā, mierā, pacietībā, patiesībā, spējā nest ciešanas, spējā mīlēt arī tad, kad emocijas ir pazudušas. Tāpēc īstais Vasarsvētku jautājums mums visiem šodien ir nevis tikai, ko tu sajūti, bet par ko tu kļūsti. Svētais gars nav vienreizējs emocionāls pieskāriens, tas ir pārveidošanas ceļš visas dzīves garumā. Cilvēki bieži mēģina atkārtot ārējus efektus, kopēt ārējas izpausmes, it kā izrādot kaut ko ārēju, notiks iekšējais. Reizēm cilvēki mēģina pat pietēlot kādas emocijas, bet nekas nav jātēlo. Ir jāļaujas Dieva darbam. Patiesība vienmēr ir skaistāka par jebko, ko tu varētu notēlot. Un tad, kad cilvēks ļaujas tur, kur viņš ir, pazemīgi, ar to, ko viņš saprot un ar to, ko viņš nesaprot, Dieva darbam, apzinoties, ka tas nenotiks ātri, un cilvēks ir gatavs tam veltīt uzmanību visas savas dzīves garumā, tad ar laiku cilvēks mainās, vai pareizāk sakot, tiek mainīts. Viņš kļūst mierīgāks, bez vienaldzības, drosmīgāks, bez uzbāzības, pazemīgāks, bez mazvērtības un patiesāks. Jo svētais gars pamazām pārveido visu cilvēku. Un tas ir tieši lielākais Vasarsvētku brīnums. Ne tikai tas, ka debesis reiz atvērās un gars nolaidās un dzima kristīgā baznīca, bet tas, ka Dievs joprojām izvēlas runāt uz parastiem cilvēkiem. Un visi cilvēki ir parasti. Dievs izvēlas runāt caur cilvēkiem, kuriem ir rētas, ar cilvēkiem, kuriem ir jautājumi, kur kļūdās un kuru dzīves stāsti vēl nav pabeigti. Tie nav perfekti cilvēki, bet tie vienmēr ir atvērti cilvēki. Jo Dievs neienāk cilvēkā, lai palielinātu viņa ego, viņš ienāk, lai cilvēks atkal piedzimtu no jauna, lai cilvēkā piedzimtu Kristus. Un tāpēc šodien svarīgākais jautājums nav, vai es esmu pietiekami garīgs, bet vai manī joprojām vēl ir vieta Dievam. Jo tur, kur ir vieta Dievam, tur veidojas īsta sastapšanās. Tur ego kļūst klusāks un svētais gars pārliecina. Un tieši tad, kad tas notiek, mēs kļūstam par vienu skaistu brīnumu, kas piepildās pie katra no mums. Dievs sāk runāt uz parastiem cilvēkiem, un Dievs sāk runāt caur parastiem cilvēkiem. Un, kad tas notiek, tad ir notikuši Vasarsvētki. Āmen. Nolieksim galvas lūkšanā. Paldies Tev, Dievs, ka mēs visi Tavā priekšā esam vienādi. Ja kāds šeit sēž un domā, ka ir īpašs un varēs pie Tevis nākt ar kādiem ārējiem nopelniem, ar savām spējām, varēšanu, gudrību vai izskatu, tad atbrīvo šo cilvēku no šiem maldiem. Un ka mēs katrs Tavā priekšā
varam izmantot vienīgo pieeju, kas ir caur tavu dēlu Jēzu Kristu. Tur mēs apzināmies tavu žēlastību un savu nepieciešamību pēc tās. Un esam tavā priekšā ar atvērtu prātu un atvērtu sirdi. Palīdz mums katram uz to visas dzīves garumā. Āmen.